Tā, labdien, esmu Daitis un turpinu savu printeru upgradeošanu. Tātad man atnāca pasūtījums, parastā Enter karietīte, plakanā veidā. Tikai es nedaudz samelojos, viņa man maksāja 5 eiro viņa veikalā un plus 5 eiro bija piegādā, tātad 10 eiro kopā iznāca. Nu, bet tas būtu neviens sīkumiņš tā. Te jau es pieskrūvēju klāt fiksatoru priekš sava BQ ekstrūdera. Viņš skrūvējas klāt ar 2 skrūvītēm. Šo un šo. Tātad ļoti viegli pievienot viņu. Tā, pašu hot ekstrūderu es jau savācu. Tātad es viņam galā pieskrūvēju ventilātoriņu restīti ar 2 skrūvītēm. Tāpat es viņam pieskrūvēju ventilāciju priekš hotenda, priekš diega pareizāk. Tā viņš arī stiprinās ar 2 skrūvītēm, pēc tam stiprinās motoriņš pats klāt. Tā. Un tad tādā pašā veidā es apakšā pievienoju furnitūru tā saucamo. Tā, pamēģināšu noņemt. Tā, noņēmu izolāciju nost. Siltuma izolāciju tā saucamo. Nu, nāc nost. Tā. Nu, te var redzēt. Tātad termopretstība labajā pusē, kreisajā pusē. Labajā pusē hotends. Un tāds viņš izskatās tā. Un montāža ļoti elementāra. Es pēc tam vadus pievienošu, bet patreiz es viņu tā uzlikšu. Montāža viņam ir tā, kad vārdiņi man te traucē mazliet. Vādu gali. Tātad šeit ir tās 2 ķepiņas. Vienkārši ieliek iekšā. Šeit var redzēt. Un ar 2 skrūvītēm no augšas un no apakšas pieskrūvē. Tā. Un te var apmēram redzēt. Tā, noņemsim to vadu nost. Kāda starpība starp veco un jauno hotendu. Augstums. Kā redzams, šitā augšējā daļa. Šitam augšējā daļa būs zemāk. Tātad es jau uzreiz kādus 5 cm vindēju. Tā paša hotenda augstuma viņiem ir identiski vienādi praktiski. Tur nekas nemainās. Atliek tikai pārvienot vadus. Un viss notiksies. Viss tās maziņš kompaktiņš vercīts. Tāds viņš ir. Man te mazliet mirgo. Un to redzēt. Veseli 5 cm darbības laukumu, printēšanas laukumu es vēl pacelt uz augšu vēl varu. Un tā no sāniem viņš izskatās tā. Un tālāk tātad pārstāja mirkli beidzot. Nu, izskatās ļoti vienkārši. Augšā ievietojas diegs, pievienosies vadi. Pēc tam pielodēšu. Un kā redzams, ekstrūders ir baigi maziņš un mazas vietas aizņem. Un tā, kad es pievienošu galus, tad turpināšu rādīt, kā viņš darbosies. Un tā, tagad es rādu, kas man sanācis. Pēc tam, kad es uzliku savu jauno galviņu BQ. Tā, te viņš man printē jau detaļu. Te ir tāds saliekamais nazīts ar maināmo asmeni. Vienīgais trokšņotājs lielais ir šitas ventilātoriņš. Tas vislielāko trokšņotājs.
Bet es domāju, ka laika gaitā to es varbūt nomainīšu vai pastīšos, kāpēc viņš tā rūc. Nu, ko es varu pateikt? Salīdzinoši ar to lielo briesmu, kas man tur bija, šitas ir baigi maziņais. Vādiņi man vēl nav īsti sakārtoti. Kā redzams, arī tāds murskulītis. Šita te viņi stiprināsies pie šitās pēdiņas. Un kaut man aizbrauc. Ot pie šitās pēdiņas viss tās vaskuru vadu bunte. Un tad es uztaisīju te tos savienojumus uz izjaucamiem štekerīšiem. Visi gala, tas ir gan hotendas, gan motors, motoram ir savs kabelīts rekurināts, termorezistoram, ventilatoriem, šitie ir izjaucamie galiņi, tas nozīmē, ka jebkurā laikā es jebkuru elementu no šitā hotenda varu noņemt nost. Teiksim, man vajag ventilatoru nomainīt, es vienkārši atvienoju vienu šo štekrīti un noņemu galviņu nost. Un man nav nekādas problēmas. Tāpat ar jebkuru citu detaļu man nevajag neko lodēt. Tādā ziņā tas ir parocīgi. Nu, ot, un tā būs mana visa pārveidošanās. Izskatās tīri smuki, maziņš gabarīts. Nu, papildus te jau kaut ko parādīšu varbūt vairāk. Tā, kas vēl šit ir interesanti, es varbūt teicu, kad viņam ir tas iekšā termobarjera, lai tiktu pie viņas klāt, būs jājauc ārā, lai nomainītu arī hotendu, jājauc ārā gandrīz vai viss tas ekstrūders, bet tā tīri nav. Izrādās, ka zem šī ventilatora, ja noņem ventilatoru, tavs korpus apakšā, kur ir cauri hotens, termobarjeru, ir divas skrūvītes ar seškanti. Un ja tās divas skrūvītes palaiž vaļā, tad visu šito daļu termobarjeru ar hotendu vispār jau var izvilkt smuki ārā. Tikai atliek noņemt šo pašu ventilatoru. Tā kā tā firma BQ ir par to padomājusi. Jo pirmajās versijās viņiem te nekāda caurumiņa saunos nebija, un līdz ar to, lai tiktu pie termobarjeras maiņas, ja tur būs kāds korķis vai kas, tad nāktos skrūvēt skrūvus no sāniem vaļā un visu to jaukt. Tagad ir vienkārši. Ar seškantīti atlaid divas skrūvītes, kas te sānos ir, noņem tikai ventilatoru un tiec klāt pie visu. Tādā ziņā labi. Nu, teiks, ar to domāju arī šito sēriju par BQ hotendu pabeigšu.